Čau, čau! Man ir liels prieks tevi te redzēt. Dod man 5 minūtes laika, un es tev parādīšu, kā šī programma izskatās. Man ir viens lielisks piemērs. Daram tā, es padalos ar ekrānu. Pēc reģistrācijas atgriezniskais e-pasts spied atvērt programmu, atver programmu un tu esi iekšā. Projekta diskusiju grupu uzspiežam te uz Facebook podziņas. Dalībnieku informāciju šo vienmēr vajag izlasīt, tad, kad izlasam, lai nemaisās, mēs aiztaisam ciet. Tālāk, dalībnieka izvēlētā pamatinformācija, kas ir izvēlēta pie reģistrācijas. Tātad kāds ir aktivitātes līmenis, kāda fiziskā sagatavotība, kāds treniņu plāna piemērs inventārs. To visu mēs varam mainīt, uzspiežot uz zobartiņu. Tik vienkārši. Vēlamies vairāk ēst, nomainam aktivitātes līmeni uz aktīvs, piemēram. Būs ekstra 2 uzkodas. To informāciju mēs varam izlasīt te. Tad mēs zināsim, kurā virzienā ko mainīt. Mums nepieciešams rēķins apdrošinātājiem, uzspiežam izveidot rēķinu. Šodienas pārskats vienmēr sākās mums ar motivācijas citātu. Ja nevēlies to spied iksiņu, es tomēr ieteiktu saglabāt, jo katru dienu ir savs citāts. Manuprāt, forši, manuprāt, motivē. Mums ir ūdens rīks, mums ir soļu skaitīšanas rīks, un mēs varam atzīmēt, ko mēs esam izpildījuši. Vai esam izpildījuši uzturu, vai esam izpildījuši treniņus. Ūdens uzņemšanas rīkā pa plusiņu, mīnusiņu mēs varam mainīt izdzerto daudzumu. Uzspiežot detaļas, mēs varam mainīt iestatījumus. Un tieši tas pats ir soļu rīkam. Plusiņš, mīnusiņš, pievienojam soļus, uzspiežam detaļas, mainam iestatījumus. Zemāk mums ir programmas kalendārs. Šis ir no vienas dalībnieces, kura man tagad šobrīd ir 6 nedēļu projektā. Es paņēmu viņas piemēru, jo, kā mēs redzam, viņa turās pie plāna principā gandrīz 100%. 17. projekta diena, tā bija vakardiena, treniņš te nav izpildīts, bet pie projekta dienu apzīmējumiem mēs redzam, ka ir izpildīta uztura programma. Pabraucam lejā, pēc tam atgriezīsimies pie kalendāra. Kalendāra diena apzīmējumi, atver, aizver, lai zini, kas ir. Tālāk apkārtmāru un svaru izmaiņas, visi antropometrijas dati, visu mēs te varam ievadīt, tad mēs redzam mūsu līknes, te mēs redzam, kā mūsu ūdens dzērēs, te mēs redzam, kā mēs staigājam, cik daudz soļus mēs savācam un kāds ir mūsu soļu mērķis. Tā kā mēs redzam, ka šī dalībniece pieturās diezgan stingri, un rezultāts attiecīgi ir labs. Te ir 103 kg un startā bija 105,4 divās nedēļās. Nav slikti. Paskatāmies programmas kalendāru. Piemēram, atveram vaļā pirmo dienu. Pirmā diena vienmēr atverās mums ar uzturu programmu un nedēļas pārskatu un iepirkumu sarakstu. Mūsu iepirkumu saraksts, viņš ir digitālā formātā. Piemēram, šādi. Atver vaļā, ej pa veikalu, atzīmē, kas ir mājās, kas ir jānopērk, kas nav jānopērk. Tas, ko es ieteiktu, tu vari sākumā pirms dodies uz veikalu, atver mājās leduskapi, atver mājās sauso skapi, piemēram, atver dažādi un ej cauri. Tā mājās ir olīveļa, atzīmē, ka ir olīveļa, baltvīna etiķis ir, kanēls ir un tā tālāk. Tu izēj visam cauri tam, kas ir mājās, un tikai tad dodies ar veikalu, un tev jau viss skaidrs, ko pirkt. Piemēram, mani produkti, te mēs varam pievienot dažādas lietas. Te konkrēti pievienoti skābi kāpos, tur pievienot šampūnu un tā tālāk. Tev nevajadzēs domāt, ko pirkt mājās, jo viss jau ir pierakstīts. Nevēlies izmantot digitāli, izmanto šādi te. Šo visu var izprintēt. Mūsu nedēļas pārskats, ko mēs ēdīsim katrā ēdienreizē, un tad mūsu ikdienas uzturu plāns. Receptes un ikdienas ēšanas plāns ar konkrētiem daudzumiem. Te mēs varam aiziet uz ūdens rīku, te mēs varam aiziet uz soļu rīku. Te ir mūsu treniņš, kas ir treniņš, kardio treniņš, te mums ir video, te ir apkārtmāra un svars. Te mēs ievadam visu apkārtmāra un svara detaļas. Atveram vaļā otro dienu, piemēram, treniņi, uzspiežam uz treniņu. Treniņi mums ir video formātā. Spied un vingro līdzi. Šādi izskatās mūsu projekts. Viss ir pārdomāts, viss ir ļoti vienkārši, viss ir ļoti saprotami. Viss ir izdarīts tā, lai tev būtu maksimāli ērti, un tu maksimāli ātri tiktu pie labiem rezultātiem. Jo šis viss ir izveidots tā, lai tas būtu pieejams ikvienam. Nav nekādas supermodernas receptes, piemēram, garneļu laiviņas brokastīs, nekas tāds nav. Maltītes ir tādas, lai tās garšo vīram, lai tās garšo bērniem, lai tās ir sabalansētas un pilnvērtīgas un dod nepieciešamos rezultātus. Neatkarīgi no tā, kāds tavs mērķis ir, ko tu esi atzīmēs pie reģistrācijas, tu sasniegsi savu mērķi, ja pieturēsies vismaz pie 80%. Kā es saku, 80% izpilde, 100% rezultāts. Lec iekšā un sākam strādāt. Jo šis ir labākais plāns tirgū. Viņš ir pārdomāts.
no manas 17 gadu pieredzes, no manām akadēmiskajām zināšanām un no jums. Jo es ar jums jau strādāju šādā formātā 8 gadus. Tiekamies projektā!